kretīni nozaguši manas gumijas zābakus. Labrīt! Jo, Haidī, tu šeit esi. Es te sāku ar lamāšanos. Tā lamāšanās parasti jau, zin kā, patīk. Cilvēkiem patīk tas pirmais tāds sprādziens, un tad paklausīsies, ko tu runā. Zin kā, TikTokā veidojot saturu jau pieredzes pie tā, ka sākumā vajag tādu agresīvāku tekstu, vai tādu lielāku haipu kaut kādu uztaisīt, tad vajag tādu sprādzienu sākumā. Jā, labrīt! Esmu atpakaļ darbos pēc 2 nedēļām pauzes. Nu, neteiktu tādas skaistas atvaļinājuma pauzes, bet gan pēc slimošanas. Nu, nekas, tagad jūtos jau cilvēcīgi un jāsāk atkal ir darbi. Tikko uzkrāvu jaunopus, 62 jaunopi man aizmugurē. Jāizbraukt izkraut, tajā pašā vietā jāuzkrauj tēles un jābrauc atpakaļ. Šodien daudz neko baigi neiefilmēšu un netaisos tur izplūst kadros un visu kaut ko. Bet, kā es redzēju, pēc brīvdienu haipa TikTokā un Facebookā, kur mēs meklējām ar sievu spokus vecā pamestā mājā, tad cilvēkiem patīk šis. Un man jau sen patīk vazāties pa vecām ēkām, vietām, pamestām vietām. Šad tad tur varētu būt apakšā kāda vēsture tāda. Var arī būt ne tā labākā. Un līdz ar to es sapratu. Jāuztais kontents arī par to. Esmu atradis vienu objektu jau, uz kuru es noteikti došos pirmo. Tas ir Berlīne, uz Berlīnes pusi netālu no. Un safilmēšu materiālu, skatīšos, kā sanāk. Jā, tam gan jāizplūst kamerās. Kameras nav lētas, kā zināms. Nu, labi, tur baigās ne jau tur profesionālos fotoaparātus, ne, tāda veida kameras, bet GoPro vaiga. Nu, tas ir točni jāuzliek savādāk to telefonu rokās visu laiku turēt arī. Nu, viens, ka grūti, otrs, kad es nevaru tad 100% būt savos darbos. Un ar GoPro arī varētu būt labi staigāt iekšā pa piekabi un visur pārējās vietas, kur es nevaru nofilmēt normālu kraušanos. Paldies visiem, kuri ir jau atgriezušies manā kanālā YouTube. Nezinu, daudz, esat jau 700 kaut kādi, cik tur 80, ja nemaldos. Paldies visiem, kuri nospiež atkal abonēt podziņu un atgriež dzīves prieku veidot kādu video. Nu ko, metos ārā uz bāņa un vedu jaunopiņus. Pa dienu vēl kaut ko ietarkšķēšu un iemetīšu, bet šitais nav tāds baigais darba dienas video, bet gan vienkārši reāli pēc brīvdienām tāds nosacīt brīvdienām iesildošais video, lai varētu atkal atsākt filmēt, nodot tev, jums, skatītāji, kādu saturiņu, ko paskatīties. Tiekās pēc brīža. Saulīte spīd, seju silda, neko negribas vairs darīt. Vai kur apstājos. Izkrauju tikko ārā savus 62 jaunopus un uzkrāvu 32 teles tagad. Piestāju vienkārši video uzņemt. Un bišķi uznāca tāds stresiņš, tāpēc, ka jau pirmajā dienā pēc 2 nedēļu pauzes ceļot augšā grīdu, viena tele bija, jaunops, ka viena bija iespiedus kāju starp sienu un grīdu. Kāja bija cietusi, bet nebija tik traki, kā es domāju, ka brīdī, kad es biju piestājis pārkingā pastīties. Tā kā tagad aizgāju uz ārstēšanos telīte. Reizēm arī notiek tā. Protams, žēl. Un, protams, ka es uzsvaru lieku uz agresīvajiem šitiem te vegāniem, ka tagad skatās un noteikti domā, jūs stulbie slepkavas un liek dzīvnieciņiem ciest. Zin kā, nav jau tā, ka man nav jūtas, bet es uzskatu, ka cilvēks vienmēr ir bijis visādājs. Un tas, kas tur dzīves laikā izdomā neēst, ok, bet neskrien virsū pārējiem. Sakrauts esmu, pie smuka koka tāda tieši stāv.
Mans slavenais heiteru kalniņš šitais ir, kur es ziemā pa ledu netiku augšā, un tad visi man mācīja gudri braukt. Tagad braukšu apakaļ uz Hamburgas pusi, izkraušu. Es domāju, ka es šodien arī nekādu garo video netaisīšu, būs mazais 10-15 minūšu video, pēc tam parādīšu, cik netīra piekabe paliek, un kaut kādus tādus komentārus, kurus esmu izlasījis, kur man kaut ko jautā, varbūt kaut ko nedaudz atbildēšu, ieskriešos, un tad jau sākšu vairāk filmēt. Un starp citu, sieva tikko atrada risinājumu manam pilnajam telefonam ar video, kas ir atmiņā, ir aizkrauta. Re, kur šis te variants. Jā, šis ir riktīgi labs variants. Ārējais cietais telefonam. Nezināju, ka tāds ir. Sieva tikko rakņājās pa internetu, meklēja risinājumu un atrada. Labi, tad jau tiekamies pēc kāda brīža, kad būšu izkrāvis. Un kakas līdz ceļiem man būs. Gotiņas esmu izkrāvis un tagad atbraucis līdz firmai. Šodien jāizmazgā mašīna šeit pat firmā. Es tev tūlīt aiziešu, parādīšu, kā izskatās pēc lielopa un saulainas dienas. Te jau nedaudz pa spraugu var redzēt. Šis viss jādabon nost. Tur iekšā arī viss piekalts. Tūlīt ar ķīmiju pamazgāsim. Aiziešu parādīt, kā tā piekaba izstāsta. Tad tā, šis viss ir jādabon tīrs. Pasties, kā izstāsta pēc lielopa pārvadājuma. Viss šitais ir piekaltis. Izstāsta sūdīgi, kā sacīt jāsaka, viss pļutrā. Šitas arī nāks nost kā elle. Un divi tādi stāvi. Katru reizi vasarā tas sagādā nelielas galvas sāpes. Tādēļ, ka tas viss ir jādabon nost. Tad es tev parādīšu, kā te izskatās. Dažus kadrus uzšaušu, kā viņu izmazgā. Izskatās jau briesmīgi. Pirmois ar lielo, ar parasto ūdeni izmaukšu ārā visus tos lielumus. Saslapināšu vēl sienas, lai nedaudz viņš tā kā atmiekšķējas, paliek slapš. Un tad noliešu ķīmiju pāri. Ķīmija ēdīs nost visas tās kakas. Tas tam jābūt tīram. Tagad skaties, kā netīrs kļūst par tīru. Redz, kā lielumu esmu izmazgājis, tagad izpūtas ārā. Sienas visas tagad slapjas un ir atmiekšķējies jau labāk. Un tagad skats pavarās mums tāds. Tagad pūtīšu virsū ķīmiju, putas, pagaidīšu kaut kādu brīdi un ar karsto augstspiedienu maukšu visas sienas nost, lai būtu smukas tīras. Tā kā pūšam virsū ķīmiju un dabūnam to mašīnu tīru beidzot. Atceries vienu lietiņu. Piespiedu abonēt podziņu. Es zinu, ka tas varbūt ir apnicīgi, ja tu jau esi mana kanāla abonents un es to skandinu. Bet tici man, ja tu veidot saturu, tu zinātu, cik tas ir svarīgi. Jo arī es redzu, ka cilvēki skatās, bet nenospiež. Nezinu, kāpēc? Vai grib ļaunu, vai vienkārši, vai jau viņam nav. Bet, ja nu nav grūti, nospiežam. Un mazgājam to mašīnīti kopā. Čau! Ķīmija beidzās ātrāk nekā biju domājis. Būs jāpielē vēl viens bundulīts, lai apakšējo stāvu izmazgātu. Kaut kā sūdīgi tās putas dzina ārā. Tā kā tagad noiešu otro stāvu ar augstspiedienu. Karstu augstspiedienu var redzēt, kā tā ķīmija jau ēd visu nost. Un tā aptuveni tagad izskatās. Pilnīgi var dzirdēt, kā viņš čaukst. Jā, un mazgājam nost, lai mašīna tīri paliek. Tiekamies pēc minūtēm 20, kad šeit augšējais stāvs jau būs tīrs. Aiziet 20 minūšu lēciens laikā. Čau! Mēs tiekamies 20 minūtes vēlāk, tajā pašā vietā.
Un mašīna ir izmazgāta. Tātad spīd un laistās. Viss ar ķīmi ir noņemts nost. Visas kakas pazudušas. Nu redz kā. Un nesmirdam vairs. Protams, viens komentārs man bija, kā ir ar smaku, ar drēbēm, ar matiem, visu pārējo. Regulāri mazgājoties. Neko nejūt. Protams, es aizbraucu mājās, man sieva var pateikt, vai cūciņas vestas, vai lielops pa dienu. Bet es zinu, ka es esmu pietiekoši higiēnu labi ievēroju, vai es arī smaržotu veicot tādu darbu. Tāpēc es uzskatu, tas no cilvēka atkarīgs. Dažs labs cilvēks brauc parastajā tenta piekabē, un viņam kabīnē smaka, un pats smako daudz nepatīkamāk nekā tad, kad es esmu izkrāvis gotiņas, cūciņas un aizbraucu līdz mājām nomazgāties. Labs ir, man vēl otrs stāvs. Es izmazgāšu otru stāvu, bet tu prom vēl nemūcis, tu būs nākamais kadriņš. Tāds īsts maziņš, bet tomēr būs. Sakopšu mašīnu un tiekamies jau. Tas, ko es gribēju tev teikt, paldies, ka esi ar mani, paldies, ka abonē manu kanālu, un tiekamies jau kādā nākamajā tādā pilnīgākā sērijā, ko parādīšu kas, ko, kā, kāda darba diena, kāda tehnika, un veiksmi tev. Paldies!